12. jūlijā Engurē notika ikgadējie zvejnieku svētki. Butes un lucīšus šoreiz aizēnoja kravas automašīnu sajiets Trakmīt, kas pāris gados no tikpat pāris dalībniekiem izaudzis līdz teju festivāla mērogiem. Es esmu šokā, ka šeit šodien notiek. Es nebiju gaidījis, ka būs tik daudz cilvēku. Mēs knapi iebraucām stadionā un jau te bija pilns ar cilvēkiem, ka knapi no mašīnas varēja tikt ārā. Es vienkārši esmu pārsteigts par to. Mūsu tā sākotnējā ideja vispārībā veidojot to pasākumu tieši kā Trakmītu bija tāda, kad mēs druscītiņi distancējamies no šova vai festivāla formāta. Mēs nespiežam tik daudz uz kaut kādu konkursu sacensību. Mēs, protams, atstājam šos elementus klātesošus, bet mēs tomēr vairāk uzstājam uz to, ka tā ir vienkārši forša iespēja cilvēkiem no nozares sanākt, satikties, aprunāties, parādīt kaut ko jaunu, tāpat tās uzņēmumiem ir iespēja parādīt sevi lielākiem, mazākiem, un pagaidām izskatās, ka tas ir tas, kas mūs arī notur visus šos gadus. Gaiši zilās firmas Omus skanijas šoferis līdz pasākumam mērojas vairāk nekā 300 kilometrus. Mēs esam atbraukuši no Rēzeknes un no Latvijas visticamāk tālākie, kas atbrauc uz šejieni. Jegors labprāt izrāda gan sava skanija vilcēja ārējo tūningu, gan vērienīgās pārvērtības kabīnē. Ir pārtaisīta pilnībā aizmugurējā siena ar V8 logo, jo šai mašīnai ir V8 dzinējs. Šeit mēs sataisījām 3D logo firmas. Augšā pilnībā viss pārtaisīts, pāršūts ar lampiņām, kuras ir, tā teikt, vecā stilā. Skanija markas automašīnas Engurē bija sastopamas lielā skaitā. Kā visi saka, Scania ir ceļu karalis, un tā ir ļoti komfortabla mašīna, kura var piedāvāt komfortu vadītājiem kopā ar labu braukšanas manēru, kopā ar labu degvielas patēriņu un visu pārējo. Mēs jau piedalāmies jau 2. gadu šeit, baigi pateikt. Ļoti labs pasākums. Viss ir noorganizēts perfekti, super skaisti auto. Uzņēmuma īpašniekam ir ļoti tuva sirdslieta tieši mašīnu vizuālā skata, visu uzlabošana, viss salons, viss tas ir viņa sirdslieta. Un tāpēc viņš arī ir šeit, jo tā ir viņa sirdslieta. Viņam ļoti, ļoti patīk. Šķiet, ka šīs mašīnas īpašniekam viņa Scania patīk ļoti. Jo kabīnes apdare faktiski ir izgatavota pilnībā no jauna. Pilnībā viss tika pāršūts, viss tika perfekti sataisīts. Mums meistars ļoti labi strādāja, ļoti daudz meistari strādāja pie auto. Līdz mērķa izpildē mēs varbūt tās nenonācām, bet es domāju, ka mēs jebkurā gadījumā esam gandarīti ar to daudzumu, ko mēs savācām. Ir forši tas, ka mums ir drusītiņi vairāk cilvēki no ārzemēm atbraukuši. Es esmu no Austrijas 1700 km atbraukusi. Bez kravām, bez nekā, tīru galvu, tīri tikai, lai šeit piedalītos. Nākamgad Trakmīt būs jāmeklē cita mājvieta, jo Engures stadionā ieplānota vērienīga pārbūve. Kārlis Vēzis mierina, kravas auto sajiets bez vietas nepaliks. Skatīsimies, jo principā pasākums sevi pārauga. Mēs arī pagājušajā gadā un arī šajā gadā nebijām īsti gaidījuši tik milzīgu atsaucību. Un cipari rāda, ka ir iemesls domāt par kaut ko vēl lielāku, vēl vērienīgāku, apjomīgāku.